Sveiciens! Tātad, kā jau Ines minēja, mani sauc Inga, Lienas Anžrevska, un es pārstāvu Elektroenerģijas centru. Un tad es šodien pastāstīšu vairāk par to aspektu, kā tad ir, kad mums tā māja jau ir atjaunota, kas notiek ar paradumiem. Vai pietiek ar to, ka esam atjaunojuši to lielo darbu izdarījuši, bet vai ar to ir gana? Nu, kā jau nojaušat, ja jau tāda prezentācija, tad visdrīzāk, ka tur arī kaut kāds āķis ir, un tikai ar to, ka ēka ir atjaunota, ar to vien nepietiek, jo neskatoties uz to, atslēga tomēr arī tad ir cilvēku paradumi un to, ko tad mēs darām. Vai mēs tās tehnoloģijas izmantojam pareizi, tā kā tas ir paredzēts, un kas tad ir tās lietas, ko mēs ar saviem paradumiem ietekmējam. Par to tad šodien arī īsi pastāstīšu. Tātad no sākuma tas, ko jāsaprot, ir, kas tad mums vispār ir tie lielākie patērētāji. Neskatoties uz to, ka esam atjaunojuši vai neatjaunojuši māju, parasti tā situācija būs līdzīga, un tāds lielākais patēriņš radīsies tieši no mikroklimata nodrošināšanas, ja tas tiek sevišķi darīts, tātad, ja ir dzesēšanas sistēmas un tā tālāk, tad apsilde, dzesēšana, tie parasti būs tie lielie patērētāji. Tad nākamā kategorija būs tādas iekārtas, kas ir ļoti jaudīgas. Tās parasti būs arī tāds visai liels patērētājs. Un tad vēl, protams, tās ierīces, kuras mēs lietojam pēc iespējas biežāk. Un tad, lai mēs vispār saprastu, ko mums vēl ir jādara, ko mums jāuzlabo, vai mums ir kaut kas jādara, mums ir jāsāk ar analīzi. Un to patēriņu ieteiktu analizēt pa mēnešiem, dienām, un tad jau arī stundu līmenī. Un tas, ko mēs skatāmies, ir, vai ir kaut kāda veida anomālijas. Tātad, skatoties uz šo laika griezumu, tas gan nebūs stundu ietverā, bet, ja mēs skatāmies mēnešos un dienās, skatāmies, vai mēs redzam, ka lielākā laika posmā kaut kas lec ārā, kaut kas ir netipiski. Un tad rodas jautājums, kāpēc? Vai kāda ierīce pēkšņi ir izgājusi ārpus ierindas, vai ir mainījušies mūsu paradumi, vai arī iespējams tur jāmeklē kādi citi iemesli. Un tas, kā mēs šo te varam analizēt, tātad tas ir izmantojot jaudas mērītājus, viedās rozetes un tātad šādas te tehnoloģijas. Tad, kad esam izanalizējuši un sapratuši, kas, kur un kā notiek, tad mēs varam doties jau pie nākamā soļa, kas tad arī ir tā paradumu maiņa, kas būs nozīmīga gan pie atjaunotas ēkas, gan arī neatjaunotas. Un tad tāda liela grupa, kurai, protams, ka jāvērš uzmanība, ir tas, kā mēs izmantojam elektroierīces. Un šeit tādi galvenie faktori, kuriem pievērst uzmanību. Tātad viena lieta būs gaidīšanas režīms, jeb tās ierīces, kas mums turpina elektrību tērēt visu laiku, pat tad, kad mēs tās neizmantojam. Parasti tās būs tāds viegls, visiem uzreiz saprotams piemērs būs televizors vai kādas citas ierīces, kurām tātad visbiežāk visu laiku degs lampiņa vai arī kāds displejs, un tad šīs ir tās lietas, kur visvairāk uzmanību ieteicams pievērst sevišķi, tad, ja mēs dodamies prom uz ilgāku laiku, teiksim, atvaļinājumā, tad noteikti tas būs veids, kā izvairīties no tāda lieka patēriņa. Tad vēl, protams, tas, kādus režīmus mēs izmantojam esošajām ierīcēm, tātad tā pašai veļas mašīnai, trauku mazgājumai mašīnai un tā tālāk, nepavelti ir ekorežīms, jo tieši šajās iekārtās tātad lielākais patēriņš rodas tieši ūdens uzsildīšanas posmā, un tad arī tas ir tas brīdis, kur mēs noteikti varam ietaupīt. Protams, vienīgi tas, ko jāatcerās par visām šīm lietām, ir jāskatās, kādā
stadijā tās mūsu ierīces ir. Ja mēs ierīci neesam apkopuši teju nekad, tad visdrīzāk viņa nedarbosies tik efektīvi, cik iegādes brīdī. Tāpēc visam vienmēr atslēga būs tas, kādā kārtībā mēs arī uzturam tās iekārtas, kas mums ir mājās. Nu, un tad vēl arī, protams, skatāmies līdzi uzstādījumiem, kādi mums ir, teiksim, tam pašam leduskapim un citām dzesēšanu, apsildi saistītām iekārtām. Mums ir jāskatās uz to, kas ir rakstīts instrukcijā, un, ja nu kas arī mūsu mājaslapā Esmu efektīvs, ir atrodama informācija par to, kas tad ir tas ieteicamais diapazons, kurā šos te uzstādījumus regulēt. Nu, un, ja mēs iegādājamies, tomēr, ja mēs saprotam, ka mums kādu ierīci vai nu ir nepieciešama jauna, vēlamies aizstāt un citi apsvērumi, tad skatāmies energomarķējumu. Tas ir nepavelti izstrādāts un noteikti atslēga tajā, lai mēs varētu ietaupīt pēc tam arī ilgtermiņā. Par apkopšanu pastāstīju, un, protams, neaizmirstam par apgaismojumu, kā jau arī iepriekš runātāji minēja. Tas gan pārsvarā nu jau mums ir efektīvs, un pārsvarā visiem LED spuldzes tomēr ir visai ierasta prakse un katrās mājās, bet ja nu tomēr nav, tad noteikti iesaku nomainīt. Ja kāda kvēlspuldzes kaut kur ir aizķērusies, tad, zinat, viņa ir 10 reizes neefektīvāka par LED spuldzes. Tā kā, nu, tas ir visai ievērojami. Nu, un tad tāda otrā kategorija ir tieši apsilde, temperatūras regulēšana. Tas, ko noteikti ir jāpaskatās, ir vai mums nav kādi ļoti vizuāli redzami un tādi pamatīgi šķēršļi starp šo te sildu elementu un tad telpu kā tādu. Jo tas tātad traucē šai gaisa plūsmai apmainīties un siltumam nokļūt līdz mums pašiem. Nu, un ja tas ir iespējams, tad noteikti ieteicams ir temperatūru regulēt. Ja dienā mums lai justos komfortabli, būtu nepieciešami 20 līdz 22 grādi, tad patiesībā naktī vai sevišķi ilgākas prombūtnes laikā ir ieteicams temperatūru samazināt, ja tāda iespēja ir, jo katrs lieki paaugstināts grāds palielina kopējo siltumenerģijas patēriņu par aptuveni 5%. Līdz ar to tas arī tāds labs veids, kā ietaupīt un kam pievērst uzmanību, ja, protams, tāda iespēja ir. Nu, un tad tāda trešā kategorija, kas ir vairāk saistīta tieši ar gaisa kvalitāti, ventilāciju, un lai arī mums ēka ir atjaunota, arī tur mēdz notikt kļūdas, kur cilvēki labu gribot, diemžēl izdara pretēji. Tāds visai spilgts piemērs ir par mehānisko ventilācijas sistēmu, un tur mēdz gadīties, ka esoši pirms ēkas atjaunošanas ir vieni ieradumi, un viņi nāk līdzi arī vēlāk. Kā piemēram, arī mēs esam saskārušies ar situācijām, kur, piemēram, būvnieki stāsta, ka viņi ir atjaunojuši ēku, ir uzstādīta mehāniskā ventilācija un tātad speciāli apdomājot par gaisa kvalitāti, bet cilvēki speciāli šo mehānisko ventilāciju taisa ciet, un tad rodas sašutums par to, kāpēc ēkā ir parādījies mitrums uz logiem un tam līdzīgas problēmas. Tā kā noteikti izmantojam šo tehniku tā, kā tas ir paredzēts. Un neaizmirstam par pareizu telpu vēdināšanu, sevišķi ziemas laikā. Tātad gaisa apmaiņa ir ļoti būtiska, lai mēs justos labi, un telpu mikroklimats ir viena no tādām atslēgas lietām mūsu labbūtībai, lai mēs justos labi iekštelpās, un tātad pareizi telpu vēdināt ir logu atturot pilnībā un ļaujot gaisam apmainīties. Kas notiek tad, ja mēs par šīm lietām nerūpējamies? Tad mēs saskaramies, tāda viena no vistrakākajām lietām, kas notiek, tas ir pelējums. Ja šis te gaisa mitrums ir pārāk liels, tad tā ir tāda viena no būtiskām sekām. Un tādi 3 galvenie faktori, par kuriem ieteiktu
domāt un kuriem pievērst uzmanību tieši runājot par iekštelpām, neatkarīgi no tā, vai ēka ir jau atjaunota vai nav. Tātad viens, protams, temperatūra, lai tā ir optimāla, lai jūtamies komfortabli un sevišķi ziemas laikā tas, protams, arī ietekmēs mūsu rēķinus. Bet tātad divi aspekti, par kuriem mēdz varbūt nedaudz aizmirsties, vai arī tā nav tāda lieta, ko tik viegli mēs paši varam noteikt un izjust, kā tas ir ar temperatūru, ir tātad šis te mitruma līmenis un arī gaisa piesārņojums. Mitruma līmenis optimāls ir 40 līdz 60%, pēc ministru kabineta noteikumiem 30-70%, un tātad, ja šis te mitruma līmenis ir krietni zemāks, tad mēs saskaramies ar tādām sekām kā sausa āda, citiem parādās klepus un dažādi citas sekas. Bet, ja šis te mitruma līmenis ir pārāk augsts ilgstoši, tad arī sāk parādīties, piemēram, mitrums uz logiem un sliktākajā gadījumā pelēms. Un tas ļoti, ļoti būtiski arī ietekmē mūsu veselību. Nu, un tad gaisa piesārņojums ir kaut kas tāds, ko ir vēl grūtāk saprast un ieraudzīt pašiem ar savām acīm, jo, principā tas ir tā visai neiespējami ieraudzīt ar savām acīm, bet tātad telpās ļoti būtiska lieta ir CO2 līmenis, ko mēra ppm daļiņās, un tam ir pieejami speciāli sensori, kurus var iegādāties kaut kur, un noteikti iesaku sekot līdzi, jo tad, ja šis CO2 līmenis ir krietni virs normas, vai arī ilgstošu laiku uz tāda, es teiktu, 1500, virs 1500 sliekšņa, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs jūtam nogurumu, kāpēc rodas sajūta, ka telpā nav gaisa. Tā bezgaisa sajūta, tas ir tas CO2 līmeņa pieaugums. Tā kā noteikti šīs ir tās lietas, kurām ieteicams sekot līdzi, neatkarīgi no tā ēka ir vai nav atjaunota, tad tas noteikti ietekmēs to, kā mēs jūtamies savā ēkā. Un visam atslēga, protams, ir cilvēks un tieši cilvēku uzvedība, jo tas, kā mēs sakam, mājoklis nevar būt efektīvs bez efektīviem iedzīvotājiem. Tas no manis šodien arī viss. Ceru, ka kaut kas būs bijis noderīgi, un tad jau noteikti uz tikšanos arī kādās citās webināros un citos formātos.